Nenoguli savu nākotni. Ar šādu saukli no šodienas sākusies iepriekšējā balsošana pašvaldību vēlēšanās kopumā 948 iecirkņos. Iedzīvotāji var balsot jebkurā vēlēšana iecirknī pašvaldībā, kur deklarējušies, vai arī, ja iecirknis mainīts uz novadu vai pilsētu, kurā pieder nekustamais īpašums. Šogad ieviesti jauni biļeteni, līdzinējo rombiņu vietā pie kandidātu vārdiem redzamas arī krāsas. Vairs nekas nav jāizsvītro, viņi jāizkrāso paužot īpašu atbalstu vai nepatiku pret konkrētu kandidātu, vai laukums jāatstāj tukšs. Tā kā katrs vēlēšana iecirknis strādās ar speciālu tehniku, komisijas locekļiem bijušas arī apmācības. Veseli 3 ģenerāla mēģinājumi, kuros, tad, runājot par statistiku, piedalījās vairāk kā 5000 šo lietotāju. Tad nozīmē diezgan liels arī lietotāju skaits, kas trenējās, izmēģināja caur ģenerālu mēģinājumu speciāliem ar CVK kopā izveidotiem scenārijiem. Šogad balsstiesības ir 1 370 183 iedzīvotājiem. Kā jaunums šogad paredzētas izbraukuma balsošanas iespējas, bet cilvēki, kuriem veselības stāvoklis neļauj nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēs balsot arī mājās. Tam pieteikties var sākot no šodienas līdz sestdienas 12. dienā. Lai to darīt, ir jāiesniedz iesniegums, tas var būt brīvā formā rakstīts, vai arī sūtot e-pastu. Jānorāda, protams, savs vārds, uzvārds, personas kods, adrese, ja tā ir daudz dzīvokļu māja, tad arī būtu labi norādīt kodu, lai būtu vienkāršāk. Ja nesūta to pa e-pastu, tad arī var, teiksim, kāda vai radinieks vai kaimiņš nogādāt šo te iesniegumu tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Vēlētājiem vēl jāņem vērā, ka balsot ir iespējams jau no šodienas, jo sākusies iepriekšējā balsošana. Šodien tā ilgs no 5:00 dienā līdz 8:00 vakarā, rīt no 8:00 rītā līdz 11:00 no rīta. Trešdien no 5:00 dienā līdz 8:00 vakarā, ceturtdien iecirkņi darbosies rīta stundās no 8:00 līdz 11:00, bet piektdien savu balsi iepriekšējā balsošanā iedzīvotāji var atdot no 12:00 līdz 3:00 dienā. Vēlēšanu dienā 7. jūnijā vēlēšanu iecirkņi strādās no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Aleksandrs Trauma, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.